Labrīt, Rīgtv 24 skaitā ir 10. decembris un 9:00, kā jau ierasts no rīta 9:00 ar ziņās studijā mēs, Jānis Lavots un Paula Muzikanta. Jā, tieši tā, bet pirms mēs sākam, daudz laimes mūsu valsts prezidentam Andrim Bērziņam 70 gadu jubilejā. Pie mums, diemžēl, Andris Bērziņš negrib nākt nekad, tad varbūt tagad viņš skatās televizoru, tad daudz laimes jums, prezidentkungs. Bet šorīt runāsim par šādām tēmām. Lietuvas armijā noteikti paaugstināta kaujas gatavība. Kā būtu jārīkojas Latvijai? Skaidrosim, vai tiks palielināta maksa par braucienu Rīgas sabiedriskajā transportā. Un vai tuvākajās dienās sagaidīsim sniegu. Reaģējot uz pēdējās dienās pastiprinātajām Krievijas militārajām aktivitātēm Baltijas valstu robežu tuvumā un Baltijas jūrā, Lietuva paziņojusi, ka tās bruņoto spēku dežūrvienībās ir noteikti paaugstināta kaujas gatavība. Tikmēr, kā norādīja aizsardzības ministrija, Latvijas bruņotie spēki strādājot ikdienas režīmā jau kopš marta, tas ir kopš Krievijas veiktās Krimas aneksijas un Krievijas-Ukrainas konflikta, veicot pastiprinātu valsts robežu novērošanu un situācijas analīzi, bet kopš jūlija arī pastiprinātu patrulēšanu Baltijas jūrā. Pastiprinātu patrulēšanu gaisa telpā nodrošina NATO, 4-kāršojot dežūrā iesaistīto lidmašīnu skaitu. Situāciju analizē gan Latvijas, gan Lietuvas un Igaunijas armija, pastāvīgi pieņemot nepieciešamos lēmumus. Ļoti rūpīgi situāciju analizē arī NATO, un šī informācija ir pieejama arī visām dalību valstīm, tostarp Latvijai. Ko norādīja aizsardzības ministrija, tad Latvijai tieši militāri draudi nepastāvot, tāpēc iedzīvotājiem nebūtu jāsatraucas. Pie brīvības pieminekļa šodien būs skatāms citādāks goda sardzes maiņas rituāls, kas veltīts štābu bataljonu izveidošanas 95. gada dienai. Šobrīd pie brīvības pieminekļa atrodas arī mūsu kolēģi Rihards un Mārtiņš, bet mēs pie viņiem pieslēgsimies pavisam pēc neilga brīža. Rīgas domas satiksmes un transporta lietu komiteja šodien izskatīs lēmumu projektu, kurā noteikts, ka Rīgas sabiedriskajā transportā gan rīdziniekiem, gan nerīdziniekiem par 1 mēnesi tiks pagarināta līdzinējā 50% atlaide no biļetes pašizmaksas. Līdz ar to atbilstoši sagatavotajam lēmumu projektam biļetes cena 0,60 eiro par vienu braucienu būs spēkā līdz nākamā gada 31. janvārim. Atbilstoši Rīgas satiksmes aprēķiniem 50% atlaides piemērošana nerīdziniekiem sabiedriskajā transportā šogad izmaksā 13,7 miljonus eiro no Rīgas budžeta. Kā jau Jānis minēja, tad šodien valsts prezidents Andris Bērziņš svin 70 gadu jubileju. Par Latvijas prezidentu Bērziņš ievēlēts 2011. gada jūnijā. Par Bērziņa ievēlēšanu prezidenta amatā aizklātās vēlēšanās nobalsoja 53 deputāti, bet pret 44. Par otru augstā amata kandidātu valsts eksprezidentu Valdi Zetleri nobalsoja 41 tautas kalps, bet pret 56 deputāti. Bērziņš ir 4. valsts prezidents kopš Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas un 8. kopš Latvijas valsts dibināšanas. Arī nākamnedēļ Latvijā nav gaidāmas būtiskas laikapstākļu izmaiņas. Siltums un lietus iespējams arī Ziemassvētkos. Tuvākajā nākotnē laikapstākļus noteiks ciklona darbība, tāpēc bieži pūtīs brāzmains vējš un dažkārt būs arī nokrišņi. Visbiežāk gaidāms tieši lietus. Ceļi atkal un atkal apledos. Stiprākais vējš šonedēļ gaidāms naktī uz sestdienu un sestdienu, kad dienvidu-rietumu vēja ātrums brāzmās pastiprināsies līdz 14–19 metriem sekundē. Pretvēja piekrastē līdz 20–25 metriem sekundē. Tomēr arī šodien pūtīs diezgan brāzmains vējš. Pēcpusdienā un vakarā Latvijas rietumu un centrālajā daļā dienvidu vējš brāzmās sasniegs 13 līdz 18 metru sekundē lielu spēku. Liepājas ostā gaidāms brāzmas līdz pat 22 metriem sekundē. Arī nākamajā nedēļā vējš brīžiem kļūs brāzmains, debesis skaidrosies reti, reizēm gaidāmi nokrišņi. Saskaņā ar pašreizējo prognozu gaisa temperatūru gan šonedēļ, gan nākamnedēļ, gan arī Ziemassvētku nedēļā būs +5, -4 grādi, kur zemē iespējami pat +7 grādi.
Protams, par laikziņām arī sīkāk runāsim pēc tam, bet, lai uzzinātu vairāk par Ziemassvētku labdarības akciju Sasildīsim sirsniņas, iepriekš studijā bijām aicinājuši Palīdzēsim LV projektu vadītāju Lauru Liepu Tīmu un Palīdzēsim LV dibinātāju un vadītāju Ilzi Skuju. Turpmākajās minūtēs piedāvājam mūsu sarunu. Sesto gadu norit labdarības akcija Sasildīsim sirsniņas, kuras laikā mēs aicinām sabiedrību iesaistīties palīdzēt bērniem, jauniešiem, kuriem varbūt nav šādu iespēju, sarūpēt viņiem Ziemassvētku tādu prieku un pārsteigumu, lai viņiem būtu motivācija tālāk dzīvot un darboties. Tā kā šis ir tikai viens no mūsu projektiem, tad, protams, mēs varam teikt, ka 6 gadu laikā ir daudz kas mainījies, gan ir izauguši tiem bērni, kam mēs 6 gadus atpakaļ palīdzējām, gan ir arī nākuši klāt jauni. Tāpat arī cilvēka aktivitāte ir tāda plūstoša un mainīga. Ja agrāk palīdzēja varbūt vairāk tieši sabiedrība, tad šobrīd atkal uzņēmumi nedaudz atkopušies un vairāk palīdz un sadarbojās ar mums. Tā kā ir izmaiņas, jā. Pagājušo gadu kopā ar visu ziedotāju atbalstu mums izdevās palīdzēt vairāk kā 400 bērniem sagādāt šo Ziemassvētku prieku. 300 bērni bija iespēja doties viņu karotākajā sapnī uz Līvu akvaparku. Un tad arī uz reģionam mēs devāmies ar Ziemassvētku dāvanām apciemot auģu ģimeņu bērnus un bērnus ar īpašām vajadzībām. Mēs esam tik, cik mēs esam. Mēs nespējam visus aptvert. Tomēr Latvijā darbojas daudz un dažādas labdarības organizācijas, nevalstiskās organizācijas. Un es domāju, ka visām kopā mums tomēr plus mīnus izdodas visiem sarūpēt šo Ziemassvētku brīnumu. Tā kā esiet aktīvi un atbalstiet jebkurus vai mūsu organizāciju vai jebkuru citu. Ieskatoties mūsu mājaslapā, www.palīdzēsim.lv, jūs varat atrast visu informāciju. Vienkāršākais tiem skrejošajiem, ejošajiem ir pārskaitīt, teiksim, naudas līdzekļus mūsu kontā, par kuriem tad savukārt mēs vai nu iegādāsimies Ziemassvētku dāvanas, vai nu arī, kā jau Laura minēja, arī šogad mēs dosimies uz Līvu akvaparku, kuri bērni gaida ļoti, un ja katru gadu mēs sakam, nu varbūt darām kaut ko citu, jo patiesībā uz akvaparku mēs braucam kādu 8. gadu pēc kārtas. Tad viennozīmīga atbilde ir nē, lūdzu to pašu, un mums ir pat bērni no Latgales reģioniem, auģu ģimenēm, kas brauc no Zilupes. Viņi izbrauc 4 no rīta, lai būtu 10 Līvu akvaparkā, un atpakaļ ceļš ir tikpat tāls un grūts, un ir bijuši sniegi un sastrēgumi un viss, bet tas viņus neattur. Tā kā jā, mēs laipni aicinām visus iesaistīties un palīdzēt. Jā, un arī, ja ir uzņēmumi vai draugu apvienības vai kolektīvi, kas vēlas varbūt savā kolektīvā savākt Ziemassvētku dāvanas bērniem vai naudas līdzekļus, tad viņi arī visi interesanti var ieskatīties mūsu mājaslapā www.palīdzēsim.lv, un tur tieši pirmajā lapā ir visa informācija, mūsu kontakta informācija, kur var sazināties ar mums, un mēs varam sarunāt, kā tās dāvanas nodot, jo iepriekšējos gadus ir bijis arī tā, kad uzņēmumu kolektīvi iekšēji savāc dāvanas, un viņi paši dodas pie ģimenēm, jo viņi vēlas paši nodot šīs dāvanas, iepazīties, un tur arī veidos draudzību, jo ir jau kolektīvi, kas jau 2., 3. gadu vēlas doties uz to vienu reģionu un palīdzēt. Tā kā iespējas ir dažādas, visu informāciju var gūt mājaslapā, sazināties ar mums, un mēs palīdzēsim un priecāsimies tik par to, ka vairāk cilvēki iesaistas. Kā jau es iepriekš minēju, tad šodien pie Brīvības pieminekļa būs vērojams citādāks godsardzes maiņas rituāls, bet par visu sīkāk, kas tad šodien tur būs redzams un kā tur šobrīd izskatās, mūsu kolēģi Rihards un Mārtiņš. Labrīt, rītā 24 skatītāji atrodos šobrīd pie Brīvības pieminekļa, kur parasti arī godsardzē stāv karavīri, bet, kā ziņos, tad šodien notiks tāda citādākā, neierasta godsardzes maiņa, kā tas ir varbūt parasti, ja esat paši to ejot garām Brīvības piemineklim novērojuši, kā tad tas notiek. Mums nav īsti informācijas, kā šī maiņa notiks, kāds būs iestudējums, ja tā var teikt, bet pagaidām mēs redzam, ka šeit neviena pilnīgi nav, izņemot pašu pieminekli un arī ziedus. Cerēsim, ka 10:00, kad mēs šeit atgriezīsimies, šī neierastā godsardzes maiņa patiešām arī notiks. Bet pagaidām no manis tas viss un atgriežamies šobrīd studijā.
turpinām ar ziņām īsumā. Dabasgāzes tarifi Latvijas mājsaimniecībām no 1. janvāra samazināsies par 1,1 līdz 1,7%. Tā liecina oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis publicētie Latvijas dabasgāzes kompānijas Latvijas gāze tarifi. Liepājā kādā dzīvoklī vakar izcēlās ugunsgrēks, kur dega krāsnes un bērnu gultiņa. Cietuši ugunsgrēkā nav, bet sadūmojuma dēļ evakuēti 3 cilvēki. Izsaukums uz ugunsgrēku saņems pulkstens 19:34. Bet darba vizītē Latvijā šodien ieradīsies Serbijas pirmais premjerministra vietnieks un ārlietu ministrs Ivica Dačičs. Dačičs tiksies ar ministru prezidentu Laimdotu Straujumu, ārlietu ministru Edgaru Rinkeviču un Saeimas priekšsēdētājs biedri Inesu Lībiņu-Egneri. Vizītes laikā plānots apspriest Latvijas prioritātes prezidentūras Eiropas Savienības padomē, kā arī Serbijas ieceres tās prezidentūras ietvaros ECO 2015. gadā un iespējamās sadarbības iespējas. Starp Ukrainu un prokrieviskajiem nemierniekiem plānotās miera sarunas vakar tika atliktas, bet pamiers lielākoties tika ievērots. Ukrainas ārlietu ministrija paziņoja, ka Minskā paredzētās sarunas ar nemierniekiem, kurās piedalās arī Krievijas un Eiropas pārstāvji, ir tikušas atceltas un netiks uzsākts iespējams līdz piekdienai. Bet Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija šodien tiksies ar portālu manabalss.lv pārstāvjiem. Tikšanās iniciatori ar deputātiem ir portāla vadītāja Madara Pēpiņa, kas vēlas ar deputātiem pārunāt iespējas uzlabot komunikāciju starp kolektīvo iesniegumu iesniedzējiem un Saeimu, iesniegumu izskatīšanai iesaistīt plašāku deputātu loku, kā arī pārunāt portālu un Saeimas sadarbību. Šodien tiks iedegta egle un svētku apgaismojums 11. novembra Krastmalā. 11. novembra Krastmala ir vieta, kur jau vairākus gadus rīdzinieki un pilsētas viesi aicināti sagaidīt jauno gadu. Egli pulkstens 5. vakarā svinīgi iedegs Rīgas domas priekšsēdētāja vietnieks Andris Ameriks, un arī mēs būsim tur klāt, tāpēc, ja jums neizdosies nonākt turpat uz vietas, tad arī mēs varēsim atainot jums, kā tad šī egle un apgaismojums tiks iedegts. Jā, šodien egli iedegs Andris Ameriks, bet ko Andris Ameriks ir teicis par diezgan tādu, nu varētu teikt, aktuālu tematu, proti skolotāju algu publiskošanu, jo šis ir izraisījis tādas diezgan pamatīgas diskusijas vairāku cilvēku starpā, vai to vajag darīt, vai to nevajag darīt, jo ja vajag publicēt skolotājiem, varbūt vajag publicēt pilnīgi visiem valsts sektorā, bet par to pašlaik Andra Amerika komentārs. Ir diezgan daudz risinājumu šobrīd izglītības jomā, jo visi saprot, ka kaut kas ir jāmaina, bet vai šis būtu tas īstais, kas atkal šobrīd tiek piedāvāts kaut kas jauns? Es domāju, ja tas ir runa šodien par šo sociālo taisnīgumu, kas sevi slēpj jautājumu, ka skolotāji var būt saņem vairāk kā sociālie darbinieki vai kā medicīnas darbinieki, man ir citu sfēru speciālisti. Tad, manuprāt, to var izsināt arī citādi informējot par to, kādas ir šīs algas vidēji nozarē, jeb par nozares griezumu. Ja skatās no Rīgas un no pašvaldību viedokļa, tad es teiktu, ka šis lēmums ir lielā mērā pilnīgi garām. Kāpēc? Tāpēc, ka, piemēram, atkal Rīgā ir 12,000 skolotāji. 12,000. Tātad 12,000 vārds, uzvārds, attiecīgi profesija, un tad katru mēnesi atbilstoši viņa nostrādātām stundām darbam, viņi saņem to atalgojumu, viņš atšķirās pa mēnešiem. Un tagad tad būtu jāizveido mums vesels dienests, kurš tikai 12,000 skolotāju algas precīzi līdz eiro centam, jau katru mēnesi viņi mainās. Tagad drukāt, nedod Dievs, tur vēl kļūdīties, drukāt to visu internetā. Tas ir ar visu to informācijas savākšanu, ar visu to apkopošanu. Ja valdība šādu lēmumu pieņem, tad viņiem jāredz, kā viņi pašvaldībai kompensē papildus šos izdevumus, jo mēs šo naudu noteikti varam novirzīt daudz efektīvāk, vai bērndārza remontiem, vai to pašu skolu labiekārtošanā. Bet mums būs jātērē ļoti liela administratīva resursa. Rīgā, piemēram, iedomājieties 12,000 vārds, uzvārds, līdz precīzi savākt, cik katru mēnesi, kurš ir saņēmis. Es teiktu, ka tas ir atkal papildus tādu, manuprāt, tas ir garām.
Tas arī ziņās šobrīd viss. Jau būsim atpakaļ pēc aptuveni stundas, 10:00, bet turpmākajās minūtēs jūsu uzmanībai sastrēguma ziņas Rīgas ielās. Runāsim arī par to, kādas ir laika vēstis gan šeit no meteoroloģiskās kartes, gan arī kolēģi no ārpuses. Bet vēl tālāk būs modes laika ziņa, bet par to visu tālāk jau turpmākajās minūtēs. Es jums atvados. Vislabāk! Un sākam ar sastrēgumu ziņām, un to mēs darīsim jau diezgan ierasti, ieskatoties mājaslapā veiz.com. Pašlaik tāda saspringtākā situācija, jāsaka, izveidojusies uz Krasta ielas, un šeit arī tikko parādījās šis simboliņš, Ronalds Zeltiņš, norāda, ka uz Krasta ielas ir tiešām izveidojies pamatīgs sastrēgums starp Turgeņeva ielu un 13. janvāra ielu, un ielūkojoties baltikmaps.eu kartē, mēs varam redzēt to tieši šajā posmā uz Krasta ielas. Ja parasti mēs to varam izbraukt aptuveni 40 sekundēs, tad tagad būs jārēķinās ar veselām 9 minūtēm, lai varētu tikt pa Krasta ielu no Turgeņeva ielas līdz dzelzceļa tiltam. Tāpat arī Kalnciem iela ļoti sastrēguši šobrīd virzienā uz centru. Tur pusotras minūtes laikā jāpavada 8,5 minūtes, tā kā gandrīz 8 reizes ilgāks laiks šobrīd arī uz Kalnciem ielas. Izskatās, ka arī Vanču tilts šobrīd ļoti sastrēdzis, un arī visas teritorija, kas mums šeit ir pārbraucot pāri Vanču tiltam no centra. Balasta Dambis, arī Daugavgrīvas iela, visi mēģina tikt pāri Daugavai uz Rīgas centra pusi, tā kā šeit nāksies arī pastrāvēt diezgan pamatīgā sastrēgumā. Arī Uzvaras parks, protams, kur bez Uzvaras parka, kur bez sastrēgumiem 9:16 mēs nevaram iztikt bez sastrēgumiem Uzvaras parka teritorijā. Raņķa Dambis, Slokas iela, arī visa Bāriņa iela un pats Uzvaras bulvārs virzienā uz centru, tātad braucot pāri Akmens tiltam. Tur viss ir tiešām sastrēdzis. Arī šeit mēs redzam, ka uz Mūksalas ielas lietotāji ir norādījuši, ka ir izveidojies sastrēgums. Lietotājs Lincī to arī saka, ka uz Mūksalas ielas šobrīd arī ir diezgan smags sastrēgums izveidojies. Bet šeit Rīgas centrā varam redzēt to, ka uz Gogoļa ielas lietotājs Navigator Lats norāda, ka arī tur jau veidojas sastrēgums, un arī uz Dzirnavu ielas starp Gogoļa ielu un Ernesta Birznieka Upīša ielu. Arī tur ir pilns ar mašīnām, un tur savus nervus noteikti nāksies nedaudz papendēt vairāk nekā mēs varbūt to ikdienā darām. Kurš dažs varbūt arī ikdienā nervus bendē. Avota iela arī sastrēgus, Matīs iela tāpat, šeit arī Valmieras iela starp Augusta Deglavu ielu un Bruņnieku ielu iestrēgus. Vienmēr sakot, viss te ir sastrēdzis, un viss ir iestrēdzis, un visa Rīga ir sastrēgus. Labi, tik slikti nav, bet katrā gadījumā ir tomēr jārēķinās ar to, ka satiksme būs nedaudz ilgāka kā parasti. Tā šim brīdim par satiksmes jaunumiem viss. Bet tagad gan paskatīsimies, kāda laikapstākļi mūs sagaida. Mākoņu masas kartē mēs varam redzēt to, ka šodien, tādas skaistas zilas debesis visticamāk, ka neredzēsim, jo mākoņu masas tomēr klās Latvijas teritoriju visas dienas garumā. Un jāsaka to, ka arī naktī un rītdien arī tie mākoņi no Latvijas neatkāpsies. Lūk, šeit uzklikšķinot uz 4:00 rītdien, tad gan varbūt valsts centrālajā daļā arī pie mums Rīgā varbūt pat redzēsim kādu saulstaru, bet tas jau rītdien. Bet šodien būs, diemžēl, jāiztiek ar mākoņiem pie debesīm. Kas attiecas uz nokrišņiem, it kā viss ir kārtībā, bet dienas otrajā pusē ap 5, 6, 7 jau sāksies nokrišņi valsts rietumu daļā, tātad Kurzemē, Ventspilī, Talsos, Kuldīgā, lietus, slapjsniega formā pēc tam. Tas mēs redzam virzīsies arī pārējai Latvijas teritorijai, vienos naktī jau arī pie mums Rīgā. Tas šim brīdim laika ziņās viss, bet paskatīsimies, kāds tieši šobrīd laiks mūsu valsts galvaspilsētā. Labrīt, Rītēvē 24 skatītāji. Vēlreiz šobrīd jau pavēstīšu jums par gaidāmo laiku šodien. Mākoņu daudzums būs gan liels, tāpat kā šobrīd arī dienas laikā un arī vakarā debesis būs apmākušās. Nokrišņi gan no sinoptiķu puses netiek solīti, neskatoties uz to, ka mākoņi būs ļoti daudz un gaisa temperatūra līdzīgi kā iepriekšējās dienas līdz aptuveni 2, maksimums 3 grādiem šeit Rīgā pakāpsies. Vējš joprojām no dienvidiem un pūtīs ar ātrumu līdz 7 metriem sekundē.
Tāda lūk jaunuma laika ziņās nekādas īpašas izmaiņas arī šodien vēl joprojām nav salīdzinoši. Silta laika apstākļi saglabājas, zem nulles temperatūra nekrītas un mākoņi arī gana daudz. Tas pagaidām laika ziņās viss, bet nu jau Denis ar modes laika ziņām. Labrīt un esat sveicināti modes laika ziņas 10. decembrī kanāla Riga TV 24. Ziemassvētki ir tāds laiks, kad vajag domāt ne tikai par sevi, bet arī par saviem tuviem un draugiem. Tieši ir laiks domāt par dāvanām. Līdz ar to mūsu stilistis šodien sagatavoja divas izlases, dāvanu izlases viņam un attiecīgi dāvanu izlase viņai. Arī es bišķiņ paši varēju pie veikaliem un atlasīju dažas interesantas mantiņas, bet par to mūsu bloka nobeigumos. Sāksim ar kungiem, kā parasti. Šāda mums šodien ir dāvanu izlase. Un jā, mēs varam redzēt, ka to varētu dāvināt dažādiem cilvēkiem. Piemēram, pulksteņus mēs varam uzdavināt kaut kādam modīgam džekam, un ja jums tiešām ir, nav žēl, 197 eiro dāvanai, tad jūs varēsiet iegriezties veikala Brandwatch un iegādāties šo Calvin Klein pulksteņus. Atgādināšu, ka cena ir 197 eiro. Ļoti skaista dāvana derēs jebkuram džekam īstenībā, jo neskatoties uz to, ka viņi varbūt izskatās mazliet minimalistiski, tie pulksteņi ir diezgan klasiski un iederēsies piestājas jebkuram komplektam. Tieši tā saku. Man kaut kas līdzīgs ir pašam. Jā, tātad nākamais ir smaržas no Dolce Gabbana, 100 mililitri un maksā 90 eiro. Tā ir laba dāvana tikai vistuvākiem draugiem, ja jūs tiešām pazīstat viņu gaume, un viņi to var uztvert kaut ko superpersonīgu. Labāk kolēģiem un tuviem radiem smaržas nedavināt. Tas mans personīgs uzskats. Ja jūs meklējat ideālu portfeli čemodānu, tad jūs varēsiet to atrast negaidīt veikalā Jānis Roze. Un tā cena ir 278 eiro. No ādas var tur ielikt visu dokumentācijas, projektus svarīgus un ikdienas mantas, telefonu, datoru, maku un citas piederības, te var teikt. Ja jūs meklējat kaut kādu ļoti īpašu dāvanu cilvēkam, ko garšo kafiju, tad jūs varēsiet iegriezties mājaslapā 19bar.eu un tur apskatīt Nespresso kafijas aparātus. Šīs modelis konkrēti maksā 99 eiro, bet tagad pie viņiem ir atlaides līdz 15%. Tur jūs varēsiet nopirkt Nespresso kapsulas. Ja jums tas garšo, tad noteikti 19bar.eu un tur viss tas ir piegāda par Rīgu ļoti ātrā. Ja jums ir kaut kāds tīnis, tīneidžeris vai melomāns, tad jūs varēsiet paskatīties Elkora austiņas, un šīs konkrētas modelis no Zenshaer maksās 149 eiro. Izskatās diezgan futuristiski, arī aktuāla aksesuāris tumša zila krāsa. Būs ļoti laba dāvana jebkuram tīneidžerim, kuram patīk klausīties muziku. Un visbeidzot, komplekts vīriešiem skūšanai no veikalā The Body Shop. Tā cena ir 47 eiro. Pirms jūs dāvināsiet tādas kosmetiskas dāvanas, lūdzu, mīļie skatītāji, pārliecināties, vai tam vīrietim tieši tas ir vajadzīgs un vai viņam nebūs citi komplekti no entiem radiem. Tā, tas ir viss mūsu blogā. Jūs varēsiet apskatīt to vēlreiz, gan cenas, gan nosaukumus. Dāvanas viņai. Tad katrai sievietei patīks arī rotas ne tikai sev, bet arī eglēm. No Alan Deco tas maksā 5,95 eiro. Ir arī interesantā bļodiņa tāja paša veikalā, maksā 45 eiro. Tāda interesanta ļoti bļodiņa. Tur var ielikt mandarīnas, piemēram, vai apelsīnas, vai citas lietiņas, kas asociēs mums ar Ziemassvētkiem. Smaržas no zīmola Emporio Armani ir nosaukumu C.
50 ml maksā 89 eiro. Ļoti smalka smarža, bet arī atgādināšu par to, ka jums tiešām jāpārliecinās, ka cilvēkam tas patiks. Kleita no Ivo Nikolo. Jā, arī kleitas var uzdevināt, piemēram, savai sievai vai māsai vai mātei. Tā ir nopērkama veikalā Ivo Nikolo un maksā 299 eiro 90 centus. Ļoti tuvām sievietēm, tad jūs varat uzdrošināt un uzdavināt apakšveļu. Un šīs komplekts ir no Lauma Lingerie. Biksītes maksā 8,95 eiro un skrušturis sākot no 18,95 eiro. Un, protams, ir arī auskari, kuri ir piemēroti šīm apakšvēlei toņas ziņā. Auskari no Swarovski un tā cena ir 89 eiro. Šāda ir mūsu izlase. Jūs varēsiet to apskatīt vēlreiz mūsu blogā. Un, jā, es šodien sameklēju interesantu pižāmiņu veikalā. Marks & Spencer tā cena ir 32,99 eiro. Pižāmiņas komplekts, bikses un krekliņš. Arī zeķes jūs varēsiet uzdevināt, tie maksā 10,49 eiro. Ir arī tāds čip zeķu bikses, un tā cena ir 15,99 eiro. Arī par dekoru Marks & Spencer ir padomājis. 7,99 eiro. Laiks atvadīties un tiekamies rītdien. Atā!